Posms, kas ir arī viens no interesantākajiem posmiem čempionāta organizēšanā, jo šodien nav individuālais starts, bet sacenšās komandas, kas, protams, ir pats emocionālākais, kā jau es teicu, interesantākais, protams, arī skatāmākais sacensību veids distanču slēpošanā. Kā redzat, pirmajā stafetē S12 meitenēm ir pieteiktas 3 Cēsu komandas, 2 Madonas komandas un 1 Rīgas komanda. Pavisam kopā 6 komandas startē. Ieņemt vietas. Starts! Un tā distancē devušās pirmās 6 komandas šodien Latvijas čempionātā 3. posmā. Vietā ir ar numuru 3 Cēsu 2. komanda Gobiņas Sanijā. Lūk, izveidojās jau līderu trīnieciņš. 2 Cēsu komandas, 1. un 2. un Madonas 4. komanda. Madonas 2. komanda, kas startē ar 4. numuru. Cēsu 3. komanda. Patreiz maiņu nodot Šķutska Samanta un Vildere Madara. Gatavojos nodot stafeti Vaļskai Ievai. Saisis ir manāmi atrāvušās šogad. 3. numurs ir Cēsu 2. komandai. Un tā ir Pundure Marta, nodos Upmalei Martai. Un 3. vietā turās Madonas 2. komanda Igaune Lība Marta, nodot stafeti Šahno Līvai. Līdz startam 1 minūte. Pēdējās 10 sekundes. 20 sekundes. Ieņemt vietas. Starts! Un Kaminska Patricija, Arkādija Rīga. Lūk, uz maiņu nāk dalībnieks ar 12. numuru. Tas ir Arkādijas dalībnieks Bruno Krampe un nodot stafeti Rolandam Arnim. Tātad līderos ir izvirzījušies Rīgas Arkādijas zēni. 27. numurs ir meitenēm un līderi ir arī no Arkādijas Krampe Samanta. 26. numurs 2. vietā turās Madona Krūmiņa Kimā. Meitenēm ir pagaidām 2 vadība. Zēniem atrāvušies pamatīgi ir Rīgas komanda. No zēniem, kā nākošie ar 11. numuru startējošie mainīs un arī 9. Tā, tagad viens pēc otra, gan zēni, gan meitenes nāk uz maiņu un lūgums dalībniekiem nesajaukt savu komandas biedru nākošo, kas jums nodot un kurš pieņem stafeti. Attiecīgais numurs, ja tas ir 18, tad nodot 18, ja tas ir 7, tad nodot 7 un nesajaucam arī, protams, etapus.
Uz krekliņa virsū ir arī uzrakstīts 1., 2. un 3. etaps. Kā jau teicu, zēniem pagaidām ir diezgan pamatīgi atrāvušies Arkādijas komandas zēni ar Bruno Krampi, Arnis Rolands tagad pārņēma 2. stafeti un Lukstiņš Gustavs aizies 3. etapā, bet S14 grupā vadībā tuvu viena pie otras bija arī Arkādijas un Madonas komandas. Krampe Samanta, Kaminska Patricija un Rudus Karīna ir Arkādijai, un Madonai bija Krūmeņa Kima, Nagle Agnija un Paura Elizabete. Sekojam tā. Un ir kas sakām galvenajam tiesnesim. Nu jau dalībnieki, 3. etapi, kas attieksies arī uz visiem pārējām komandām vēlāk. Jūs drīkstat slēpot tikai pārējo malu. Ja jūs īsināsiet distanci šeit, starp dīķiem braucot, jūsu komanda tiks diskvalificēta. Visiem vēlreiz atgādina. Tikai 1. etapi drīkstēja braukt pa abām joslām. Šobrīd tikai ārējā malā. Šī platā josla ir sadalīta ar skujiņām. Protams, tur nav barjeras pa vidu, bet sacensību dalībnieki, tas nav tik sarežģīts uzdevums. Atcerēties to, ka var braukt uz maiņu. Madona, Nagle, Agnija ir izvirzījusies, acīm redzot, līderos un nodot stafeti Elizabetei Paurai. 27. numurs. Patricija Kaminska startēja un nodos stafeti Katrīnai Rudus. Cerams, ka dalībnieki ir apguvuši šo nepārāk sarežģīto sistēmu un nepatīkamu diskvalifikāciju nebūs. Ja tiešām kāds kādam nepatraucēs, es domāju, ka arī tiesneša komanda būs pietiekoši toleranta, sevišķi pret mazākajiem slēpotājiem, kuri dažreiz var vienkārši sajaukt aiz to, kad ir pārāk liels uztraukums. Viens pēc otra dalībnieki iet uz maiņu, un arī meitenes dalībnieces ir samiksējušās. V12 grupa un S14 meitenes ir 2 gadus vecākas par zēniem, un līdz ar to arī meistarība šeit ir praktiski vienāda zēniem un meitenēm, un distancē ir riktīgs mikslis patreiz. Ja komentētājs nesēž pie datora un neskatās online rezultātus, izsekot pēc numuriem uz krūtīm praktiski ir neiespējami. Ja jau aizgāja distancē 3. etapi, tad stāvēsim tuvāk pie starta finiša zonas un gaidīsim 2. slēpojuma veiksminiekus, uzvarētājus. Un, protams, ne tikai viņus, bet arī visus pārējos, jo V12 un S14 tās vēl ir tikai jaunākās grupas, pašas jaunākās grupiņas, kurām ir visa dzīve priekšā, un dažam iespējams šīs sacensības ir tikai pirmās mūžā, jo pēc šī daudzuma, kas ir šodien pieteikts šajās vecuma grupās, ir jāpriecājās par to, kad Latvijā ir vēl tik daudz slēpotāju. Un ja šie visi slēpotāji, kas tagad startē jaunākajās grupās, izturēs līdz pieaugušo grupai,
tad slēpošanas savienība var tikai sist plaukstas un priecāties. Un gaidām intriga saglabājās. Sevišķi redzējām meiteņu grupā, kur pēdējo etapu praktiski aizgāja vienlaicīgi Rīgas Arkādijas komanda un Madonas komanda. Turpat netālu būs arī V12 grupas zāne, jo meistarība šeit ir gandrīz līdzīga vai vienāda gan V12 zāniem, gan S14 meitenēm. Šo stafešu slēpojumu ir komentēt vissarežģītāk, jo vikslis ir liels un dalībnieku skaits arī ir jāsaka ļoti liels. 22 komandas, 16 zēnu jaunākās grupas komandas un 6 S14 grupā meitenēm. Tā lūgums dalībniekiem, kuri ir Ieņemt vietas. Starts! Kas te notiek, Angela? Aiziet! Un kā Mikls, kā pirmais godās 14 grupā. Lūgā, Madonas komandai otro vietu. Visi jāstrādā, tev nāk klāt! Reizēm jau viņu skatveikā. Nepaiet, ne 5 minūtes. Tā bija tur, Lūga, un es viņu Skarbnikova un vēl daudz lieli mazi novadumi. Un Republikas pirmdienākā trešajā kārtā, tāpēc ir palikusi galvenokārt jāpaliekie novadi auzēni un sportistas. Tā ir Stērsis, tāds ir tagad Rīga, tā ir Madona, Alēsne un vēl aiztraukti kaut kā nemanīgi, to viņi pagaidām, bet ir kā pirmākā un tikai pirmākā, bet ir bijis arī vairāk kā 4 čempioni. Tāda nāk maizvērtība, ne? Stērsis ir lielas, ar iesiem, tāpat kaimiņi, kas kapteino vienas sporta skolas šeit, nevis tā kā Siguldā. Atsevišķu slēpojumā un lūk, finiša zonai tuvojās pirmais dalībnieks ar otro numuru, un tā ir Cēsu pilsētas sporta skolas pirmā komanda. Sildiņš Mikuls, Laiknītis Artis, Rams Jānis. Šo gadu, bet lūk arī
Otrie labākie sudraba medaļu